Labi. Sveiki, patiesi prieks būt šodien šeit. Mani sauc Artūrs Agējevs, kā jau tika minēts. Strādāju ABB jau 11 gadus, un šobrīd esmu robotikas un diskrētās automatizācijas biznesa vadītājs Latvijas un Igaunijas tirgos. Savā ikdienā kopā ar kolēģiem mēs mēģinām atrisināt mūsu klientu tehniskos izaicinājumus ar robotu palīdzību, tādā veidā atrodot šo te atslabinot laiku un cilvēku resursus. Gribētu padalīties nedaudz ar to, ka 1974. gadā ABB izveidoja pirmo mikroprocesoru bāzēto komerciālo robotu. Un tas bija tāds liels solis uz priekšu, lai šo te industriālo robotu atzaru padarītu vieglāk programmējumu un precīzāku. Attēlā jūs redzat tieši šo te IRB6, šo te pirmo robotu, un arī vienu no viņa radītājiem Bjornu Veinbordu. Un šī kunga intervija pieejama YouTube kanālā, arī ABB Robotics YouTube kanālā. Principā iesaku noskatīties, kur Bjorns pastāsta, kā un kāpēc tika izveidots tieši šāds robots. Lūk. Un šogad, 2024. gadā, mēs svinam tādu kā 50 gadu jubileju, kad ABB veic šos te inovācijas robotikas virzienā. Un kā solīts, prezentācijas virsrakstā apskatīsim tendences robotikas tirgu, atbilstoši Starptautiskajai robotikas federācijai. Angļu valodā tas ir IFR, atbilstoši šo te abreviatūru es turpmāk izmantošu savā prezentācijā. Tad ir 5 tendences. Tad pirmā ir energoefektivitāte. Tad roboti paliek energoefektīvāki. Pateicoties tehnoloģijām un jaunajiem materiāliem, tie samazina elektrības patēriņu un arī ietekmi tādējādi uz vidi. Pieņemsim jaunās paudzes ABB robotu kontrolieris, kurus sauc Omnico, patērē par 20% mazāk elektroenerģijas salīdzinot ar viņu priekšgājēju. Tad kā nākošo var minēt tādu procesu, ko angļu valodā sauc par re-and-nearshoring, kas ir faktiski relokācija, process, kad uzņēmumi savus ražotnes pietuvina tuvāk savam reģionam vai izvietotai pašā valstī. Pieņemsim, kā piemēram var minēt dažādu mikročipu ražotnes, tagad tiek veidotas plāni un varbūt jau tiek būvētas gan Eiropā, gan Savienotajās valstīs. Iepriekš šis viss process notika vairāk Āzijas pusē. Lūk, un roboti šeit var padarīt vietējās ražotnes elastīgākas un produktīvākas. Kā nākošo punktu var minēt to, ka robotu lietošana paliek aizvien vienkāršāka, pateicoties intuitīvākiem interfeisiem un vienkāršākām programmēšanas valodām, tad attiecīgi paši roboti kļūst pieejamāki plašākam lietotāju pūlim. Un pateicoties šiem tie vienkāršotiem interfeisiem, uzņēmumi jau tagad spēja patstāvīgi nokonfigurēt, saprogrammēt robotus un tādējādi samazinot šīs te izmaksas, kas nepieciešamas, lai integrētu robotu viņu ražotnē. Lūk, var minēt arī šo te mākslīgo intelektu un digitālo automatizāciju, kas jau tagad tiek integrēts robotu vadības sistēmās, lai veiktu sarežģītākus un varbūt intelektuālākus uzdevumus, kas samazina piepūli to robotu ieviešanā, apkopē un eksploatācijā. Un kā pēdējo es varu minēt arī to, ka industriāliem robotiem tiek dota
otra dzīve, ja tā var izteikties, atjaunojot tos un atkārtot izmantojot dažādās pielietojumos, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi, samazinot atkritumu daudzumu un arī ieguldot tādu labu ieguldījumu ilgspējībā. Tātad šie bija tādas tendences, kas bija no IFR, no ABB, no mūsu skatu punkta, arī tādas 3 galvenās. Tad, kā pirmo var minēt, es domāju, ka visi piekritīs, ka roboti var aizpildīt robus globālajā darba tirgū. Daudzas darba vietas šobrīd ir tukšas, nav aizpildītas, jo vai nu pietrūks speciālistu ar zināšanām nepieciešamajām, vai nu arī tie kaut kādi darba drošības jautājumi. Un šeit roboti var palīdzēt ar augstu efektivitāti un precizitāti veikt minētos uzdevumus. Un neatkarīgi no nozarēm, tad roboti var palīdzēt aizpildīt šis te darba roku trūkuma problēmas. Tā var būt gan ražošana, tā var būt arī veselības aprūpe. Kā jau minēju, arī mākslīgais intelekts vienkāršo robotu lietošanu, tādējādi padarot robotu sniegtās iespējas pieejamākas. Tomēr jāatcerās, ka mākslīgais intelekts nav tāda zelta atslēga, kas atslēdz visas durvis. Tāpat ir jāveic kaut kāds darbs, un kas noved pie mana nākošā punkta par to, ka nozares speciālisti sadarbojas ar aizvien vairāk ar mācību iestādēm, ar pedagoģiem, lai pārliecinātos par to, ka speciālisti, kas tiek apmācīti, iegūst nepieciešamās iemaņas un zināšanas šai te nākotnes automatizācijai. Nu, lūk. Un apskatīsim tagad pašu tirgu robotizācijas. Tātad atbilstoši IFR 2009. gadā tika veiktas 60,000 jaunu robotu instalācijas pasaulē. 2022. gadā tas jau bija 553,000, tātad 500,000 jaunu robotu tika uzlikt šajā gadā. Un pēc šī paša IFR tāda novērtējuma jau 2030. gadā mēs sasniegsim 1 miljonu jaunu robotu instalāciju gadā. Apskatot nozares, kur tiek pielietoti roboti, attiecīgi jaunās instalācijas, tad mēs varam redzēt, ka līdz 2017. gadam tā lielākā tendence ir autorūpniecība. Tad tur visvairāk izmantoja jaunos robotus, jaunās instalācijas notika tieši tur, bet sākot ar 2017. gadu, tādā kategorijā, ko mēs saucam lazers, tātad vispārējais, tātad pieaugums ar vērojums tieši tur, un kas savukārt nozīmē, ka uzņēmumi redz, ka roboti var palīdzēt tiem kļūt konkurēt spējīgākiem un atrisināt dažādas tehniskas problēmas. Ja mēs paskatāmies pielietojumus, tad, var teikt, tad pielietojums tāds karalis ir machine handling un machine tending, tad materiālu pārvietošana un iekārtu apkalpošana, kas 2022. gadā bija 266,000 vienības no visiem 500 miljonu klāsta. Un salīdzinot arī 2022. gadu pret 2021. var redzēt, ka dispensing, tad dozēšanas nozarē ir liels tāds pieaugums vērojams par 149%. Un dozēšana ietver sevi gan krāsošanu, gan citu materiālu uzklāšanu, gan arī ieskaitot blīvēšanas materiālus. Ļoti interesanti ir apskatīties arī valstis, kurās tiek izvietoti šie roboti, tad 5 lielākās valstis pēc jauno robotu instalācijām 2022. gadā ir Ķīna, Japāna, Savienotās valstis, Koreja un Vācija, kas kopumā veido 79%
procentus no šī 500 miljonu jauno robotu instalācijām. Un ļoti interesants fakts ir tas, ka no šī kopējā apjoma 52% jauno robotu tika uzlikti Ķīnā. Un tā tradicionāli mēs Ķīnu uzskatām par valsti, kas ir tā kā pasaules rūpnīca. Un Ķīna tā tiek dēvēta daudz iemeslu dēļ, bet noteikti viens no tiem savā laikā bija lētais darba spēks, lētāks darba spēks, precīzāk sakot. Un arī tagad Ķīnā šī darba spēka izmaksas aug, un pie tam diezgan strauji. Un ņemot vērā šos datus, var secināt to, ka Ķīna joprojām grib būt šī pasaules rūpnīca, tāda veidā ieguldot robotizācijā. Un tas secinājums ir tāds, ka mēs varam ņemt piemēru no šādas valsts un mēģināt arī attīstīt sevi tās prasmes, lai būtu konkurētspējīgāki, iespējams caur robotizāciju. Šeit mēs varam apskatīt robotu, kopējo instalēto robotu blīvumu, kas tiek mērīts pret 10 000 darbinieku. Tajā vizualizācijā labi bija redzams, ka līdz 2014. gadam tas lielākais blīvums bija redzams Eiropā, bet pēc tam pieaugums lielāks notika Āzijā, ko arī apstiprina cipari. Tad numur 1 valsts pēc robotu blīvuma ir Koreja. Un par reģioniem, ja mēs skatāmies, tad, kā es minēju, arī Āzija ar 168 vienībām vidēji arī numur 1, tad seko Eiropā 136 un tad Amerika. Atsevišķi šajā slaidā izcelts Zviedrija, jo pirmkārt, Ķīna pēc blīvuma 2022. gadā apdzina Zviedriju, bet kāpēc tieši Zviedrija ir tāds uzsvars vai uzmanība tiek pievērsta, jo Zviedrija ABB kontekstā ir tāds kā centrs robotikai, jo tas pats pirmais robots tika izveidots tieši tur, un arī to atrodas Eiropas rūpnīca un arī R&D centrs mums. Atsevišķi gribēju tādu izdalīt un parunāt par kolaboratīvo robotu, jeb sadarbot spējīgo robotu segmentu. Tad šajā grafikā redzams, ka 2017. gadā no kopējā tirgus kolaboratīvie roboti aizņēma aptuveni 3%, bet jau 2022. gadā tie bija 10%, tātad ir 3 reizes pieaugums. Un mūsu tāds novērtējums, ka līdz 2030. gadam šī kolaboratīva robotu tirgus sasniegs aptuveni 19–20% no kopējā jaunā robotu tirgus. Un ja mēs atceramies, ka IFR novērtējums bija, ka šajā gadā jauno robotu instalācija būs aptuveni 1 miljons, tad šis jau ir diezgan būtisks skaitlis. Nedaudz paturpināt par robotiem, jo kolaboratīva robotikā šobrīd ir diezgan tāds interesants virziens. Tad es gribēju parādīt pielietojumus, kādi ir pielietojumi, salīdzinot ar kolaboratīvo robotiem ar industriāliem robotiem. Principā numur 1 ir tā pati materiāla pārvietošana, un tad sākās atšķirības. Numur 2 industriāliem robotiem ir metināšana, un tad seko salikšanas operācijas, kolaboratīviem ir salikšanas operācijas otrajā vietā, bet vispārējais ir tā kā azar, citas nedefinētās aplikācijas ir trešajā vietā. Lai gan šobrīd kolaboratīviem robotiem metināšana ir diezgan zemā punktā šobrīd, bet ņemot vērā, ka arī šajā nozarē pietrūkst speciālistu un ar kolaboratīvo robotu palīdzību iespējams veikt tādu elastīgu ražošanu, tad es ticu, ka šis aplikācijas zars pieaugs tuvākajos gados. Turpinot par kolaboratīviem robotiem, vēlētos parādīt arī dažus reālus pielietojumus tiem. Tad šis pielietojums ir no uzņēmuma Alejas Tarkensen, kas ir šis projekts realizēts tātad Latvijā ar ABB Latvijas komandas palīdzību. Un
Tad sākotnēji mēs šeit gribējām tradicionāli ielikt lielu industriālu robotu, bet industriālam robotam apkārt nepieciešama drošības perifērija, gaismas barjeras, žoks un tā tālāk. Kā jūs redzat šajā video, tad vietas šeit telpā ir pamaz. Attiecīgi, ja mēs uzliktu kaut ko ļoti lielu, tad mēs būtiski ietekmētu vietējā darbinieku dienas gaitas. Tāpēc mēs nolēmām šajā projektā izmantot kolaboratīvo robotu, tad nezaudējot vai bez kompromisiem pret efektivitāti, pret drošības jautājumiem. Tātad mēs viņu spējam šeit ievietot un attiecīgi mēs pildam to uzdevumu, kas bija šeit burciņu likšana papīra tādā kastītē. Kā nākošais ir tāds nedaudz caurdabīgs pielietojums. Viņa esamība šeit ir tāda atbilde, ko bieži uzdot, ko var darīt robots. Atbildi var darīt jebko. Un šeit tas nelielais stāsts ir par to, ka 2020. gadā pie mums griezās e-komercijas uzņēmums. Tajā laikā mums bija pandēmijas ierobežojumi un arī līdz ar to arī ļoti augstu uzredzes e-komercija. Tad vietējais uzņēmums, tas tirgoja krušturus, tā kā iepirka vairumā, iepakojumu pārdeva tālāk dažādos tirgos. Un tad, tā kā tas bija iepirkts vairumā, tad viņu vajadzēja salocīt un pēc tam jaukt smukā tādā iepakojumā un sagatavot pārdošanai. Šeit mēs uztaisām tādu testu, vai principā mēs ar robotu varam veikt nepieciešamās locīšanas operācijas. Ar šo ABB Yumi kolaboratīvo robotu mēs to varam. Šeit pēc tā kruštura nolikšanas būtu jāseko tādai iepakošanas līnijai reālā dzīvē. Īstenībā uzņēmums, kas griezās pie mums, viņi bija tādi pārsteigti, ka tas izdevās. Teica, mēs principā gribam kaut ko tādu ieviest. Investīcija diezgan liela, tāpēc jāpameklē finansējums. Kamēr šis finansējums tika meklēts, mēs iemācījāmies vienkārši sadzīvot ar Covid-19. Tās problēmas, ko es iepriekš minēju, viņas samazinājās, arī pieprasījums e-komercijas sektorā arī, tāpēc šobrīd varam uzskatīt, ka šis projekts ir iesaldēts. Jā. Un savā pēdējā slaidā es gribēju parādīt ABB ceļu tādai ilgspējīgai robotizācijas virzienā. Un tas ceļš ir sastāv no 6 punktiem. Pirmais ir vienkārši būvēt robotus tādā veidā, lai tie darbotos. Un te var minēt to interesanto faktu par IRB6 robotu, kur es pieminēju otrajā slaidā. Šis te robots pirmais tika uzlikts Zviedrijā 1974. gadā, bet noņemts no ražošanas 2014. gadā. Tātad faktiski viņš strādā aptuveni 40 gadus. Ar visām apkopēm tas bija iespējams. Tad, kā nākošā punkta es varu minēt, ka robotam, kā jebkuram mehānismam, kā jebkura iekārtai savs dzīves ciklus, ko reglamentē ražotājs, tomēr mēs ar saviem datu bāzētiem rīkiem varam palīdzēt saprast, kādā statusā, kādā stadijā, vai vienkārši sakot, kā jūtas šis robots, un saprast, vai mēs viņu varam ieteikt izmantot turpmāk, vai viņu būtu tagad jāremontē, vai varbūt šī robota dzīve ir beigusies, un tad ir jāmeklē kaut kāds cits jauns risinājums. Bet lielākā daļā gadījumu tad robots var arī pēc tā nominālā dzīves cikla, kas tiek definēts ar darba stundām, turpināt savu darbu pie noteiktas apkopes un tā tālāk. Kā trešo punktu es domāju, ka var minēt to, ka mēs piedāvājam atjaunotas un remontētas rezerves daļas. Savos centros ir vairāk kā 35,000 šādas vienības pieejamas. Kā nākošo tad jāmin to, ka robotiem var veikt tādus atjauninājumus un modernizācijas. Viens no klasiskajiem piemēriem ir robota kontrolieru nomaiņa, jo mehānisms parasti strādā ļoti labi un ilgi, bet tā elektronika, tā vadība, viņa vai tā kā ir novecojusi un varbūt arī salūst, un tad to var nomainīt. Tad attiecīgi vecu vadības sistēmu nomainot uz jaunu, var viņu pagarināt
dzīves ciklu. Jā, un tad veciem robotiem, kur mēs arī piedāvājam tādu iespēju iepirkt viņus atpakaļ par noteiktām summām, kas tad šie roboti tālāk tiek vai nu remontēti vai atjaunoti. Tas, kas nav atjaunojams vai remontējams, tiek utilizēts arī tādā veidā, jo pretī šim ilgspējības virzienā. Un kā pēdējais mēs varam redzēt, ka šie atjaunotie roboti, ja mēs viņu atjaunojam, tad mēs samazinām CO2 izmešus par 75% salīdzinot ar jauna robota ražošanu. Tad tas bija pēdējais slaids, bet kopumā es gribēju, tā varbūt viena no tādām idejām, ko es gribēju pasniegt, ka robotizācija būtiski ietekmē to, kur mēs esam tirgu, mūsu konkurētspējību. Robotizācija ir tagadne, tā vairs nav nākotne, kā daži var domāt. Un attīstoties tehnoloģijām, mēs robotizācijā paliekam arī energoefektīvi tāķi un arī vieglāk programmējumi. Tā kā super. Lielas paldies!